Esiet visi sveicināti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Šajā skaistajā svētdienā ir prieks, kad vasarā varējām daudz ko izbaudīt, un tās būs atmiņas, kas mūs pavadīs tālāk. Šajā svētdienā kopā ar jums vēlos pārdomāt notikumus, kas ir aprakstīti Apostoļu darbu grāmatā pēdējās divās nodaļās, 27. un 28. nodaļā. Un es esmu devis virsrakstu, kā jūs redzat, mūsu pārdomām ceļā uz Romu, ceļā uz mērķi. Un es vēlos nolasīt sākumā no vēstules Filipiešiem 3. nodaļas 2 pantus, 13. un 14. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā. Es dzenos pretī mērķim. Es dzenos pretī mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam, Kristu Jēzu. Amen. Apostoļu darba grāmata faktiski ir tāda vēstures grāmata, kas parāda pirmo kristiešu kalpošanu, pirmo draugu un kristīgās baznīcas dibināšanu. Un neapšaubāmi viens no visizcilākajiem kristietības izplatītājiem ir apostols Pāvils, par ko arī lasām apostoļu darbu grāmatā. Un līdzīgi kā Jēzum, kuram kalpošanas mērķis bija nokļūt Jeruzālēmē un tur pabeigt savu kalpošanu, tā apostolim Pāvilam bija mērķis nokļūt Romā un tur pabeigt savu kalpošanu. Un tāpēc tā pirmā lieta, ko mēs varam domāt, ir par savas dzīves mērķi. Kāds ir mans dzīves mērķis? Un Pāvilam tas bija nokļūt Romā. Roma bija tā laika pasaules centrs. Roma un Romas impērija pastāvēja apmēram 500 gadus. Un Roma bija no Indijas līdz Britānijai. Un ir tāds teiciens, ka visi ceļi ved uz Romu. Un Austrijas Nacionālajā bibliotēkā Vīnē glabājas kāda karte, ko 1508. gadā kāds Augsburgas rakstvedis Konrāds Peintingers iegūst savā īpašumā. Un šī karte, ja pareizāk sakot, tāds vīstoklis ir 34 centimetru platumā, bet gandrīz 7 metru garumā. Un šajā vīstoklī var redzēt tā laika Romas impērijas ceļu kartes. Un Romas impērijā tajā laikā bija apmēram 80,000 kilometru garumā. 80,000 kilometru garumā ceļu tīkls. Un Romā iegāja vai izgāja 12 galvenie ceļi. Un par vienu no šiem ceļiem, ko mēs lasām Apostoļu darbu grāmatā 28. nodaļā 15. pantā, mēs arī redzam, ka pa vienu no šiem ceļiem apija ceļu arī Pāvils ar saviem padoņiem beidzot iegāja Romā. Un Romā viņš pavadīja 2 gadus. Un skaidrs, ka Pāvila mērķis jau nebija redzēt un apbrīnot Romas varenību un skaistumu. Pāvila mērķis Romā bija izmantot to iespēju, ka Roma ir savienota ar visu pasauli, apliecināt, izskaidrot ikvienam, kas pie viņa šajos 2 gados nāca, Kristus evaņģēliju. Un tur Apostoļu darbu 13. nodaļā 47. pantā Pāvils kādā vietā saka, tas kungs mums ir pavēlējis, es tevi esmu licis par gaismu pagāniem, lai tu būtu par pestīšanu līdz pasaules galam. Un no Romas bija šis ceļu tīkls līdz pasaules galam, tāpēc jau arī bija šis teiciens, visi ceļi ved uz Romu. Un Pāvils izmantoja Romu kā savas dzīves mērķi, lai evaņģēliju izplatītu visā pasaulē.
Un skatoties uz šo Pāvila vēlmi un arī īstenoto mērķi nokļūt Romā, dabīgi mēs varam jautāt paši sev, bet kāds ir mans mērķis? Kur es gribu nokļūt? Gal galā, kas ir mana Roma? Un ir jau tā, ka ikdienā jau mēs ļoti nedomājam par kādām ļoti augstām un milzīgi cēlām kategorijām un mērķiem. Mums svarīgi tikt galā ar šo dienu vai ar kādu tuvāku nākotni. Bet ir kādi brīži mūsu dzīvē, kad ir diezgan svarīgi, kad mēs tā domājam, bet kā tad dzīvot tālāk, kur nokļūt? Piemēram, pēc vidusskolas. Pēc vidusskolas ir tāds brīdis, kad mēs sākam domāt, bet kur mācīties tālāk? Kādu profesiju gal galā apgūt, kāds būtu tas mans dzīves aicinājums, kur strādāt. Arī kādā brīdī mēs domājam par darbu izvēli, pieņemt vai nepieņemt. Mēs domājam par vietu, kur dzīvot, kur veidot savu ikdienu. Ir kādi svarīgi lēmumi, kas ir saistīti ar otra dzīves draugu izvēli. Mums katram ir kādi lielāki un mazāki mērķi, vai varētu teikt arī plāni, ko darīt. Droši vien tāda arī bija šajā vasarā, būs arī sākot jauno mācību gadu. Pāvila mērķis bija aizsniegt Romu. Kas ir mana Roma? Un ja mēs tā vispārinātu Pāvilu un arī Kristus dzīvi, tad mēs varētu teikt, ka mans dzīves mērķis ir dzīvot vispārējiem labumam. Mans dzīves mērķis ir dzīvot citiem par svētību. Ja mēs lasām evaņģēlijas un arī vēstules par Kristu, tad mēs redzam, ka Jēzus nekur nedzīvoja sev. Jēzus savu dzīvi, savu kalpošanu veltīja citiem, nevis sev. Tad varētu teikt, ka mūsu dzīvei jēga un mērķis ir dzīvot citiem. Mums pilnīgi noteikti vajag kaut ko, kam ir svars, kas ir pietiekoši dziļš un grūts. Un šādā veidā mēs varam iegūt patiesu cieņu savās acīs un reizē arī varam būt noderīgi citiem. Un domājot par šo, Jordans Petersons savā grāmatā Ārpus kārtības min kādu piemēru. Un tur viņš raksta par mūrnieku. Mūrniekam katru dienu mūrējot, liekas nesvarīga monotonā ķieģeļu mūrēšana dienu aiz dienas. Jā, mūrnieks mūrē sienu, un siena ir ēkas sastāvdaļa. Bet ēka ir katedrāle, un katedrāle tiek celta, lai slavētu visaugstāko. Un katrs iemūrētais ķieģelis dienu no dienas ir veltīts dievišķajam. Un no tā mēs varam secināt, ja ar ikdienas aktivitātēm, darbiem un pienākumiem man nav gandarījuma, tad tas nozīmē, ka mana rīcība vai darbs neceļ katedrāli. Un tāpēc tikai pietiekami augsts mērķis dod gandarījumu un jēgu dzīvē. Taču arī darot vismazāko vai vienkāršāko darbu, vienmēr ir vērts atcerēties, ka visu, ko darām, to darām kādam kungam. Kā tur Pāvils Kolosiešiem saka, visu, ko dariet, dariet no sirds. Visu, ko dariet no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkam. Un tas arī piedos jēgu un nozīmi. Un, kad mēs skatāmies vecā derībā, tad viens no vislielākajiem Dieva paklausības un aicinājumu piemēriem ir Ābrams, vēlāk Ābrahāms. Ābrahāms 75 gadus mierīgi dzīvoja savā tēva namā. Bez īpašām rūpēm, bez raizēm, bez saspringuma, mierīgi dzīvoja tēva svētībās 75 gadus. Kā arī šodien ļoti daudzi joprojām dzīvo ar vecākiem. Un tad mēs lasām 1. Mūzes 12.1.
Tas kungs sacīja uz Ābramu: izej no savas zemes, no savas cilts, no sava tēva nama uz zemi, kuru es tev rādīšu. Dievs aicina, un Ābrahams paklausa. Un liekas, ja jau Dievs aicina un Dievs vada, tad visai dzīvei vajadzētu būt tagad tādai mierīgai un sveitīgai. Bet, kad mēs lasām, kas tālāk notiek, tad tur ir nepārtraukta cīņa, grūtības, sākot no bada, no ienaidnieku bēgšanas. Un, ja Dievs aicina, arī tad dzīve ir grūtība un pārbaudījuma pilna. Taču tieši šajās grūtībās mēs atklājam sevi kā vajadzīgus, derīgus un spējīgus šai dzīvei. Un, protams, kādā brīdī, ejot cauri šīm dzīves grūtībām, mums var ienākt prātā doma, kas man nekaitēja dzīvot tēva mājās. Cik labi bija tur. Taču vieglumā un ērtumā un nekā nedarīšanā tu nevari piepildīt savu dzīves mērķu un aicinājumu. Savu īsto vērtību un reizē arī jēgu dzīvei tu atrod paklausot Dieva aicinājumam. Tad dzīve sakārtojas. Tad ir nozīme tam, ko tu dari. Tad ir skaidrība par to, kas ir labs un pareizs, kas ir svēts un īsts. Varbūt jūs atceraties šī gada draudzes dienā, kad vakarā bija kādas liecības, arī mūsu draudzes māsa Zane līdzdalīja par savu dzīvi. Viņa jau beidza ļoti labu augstskolu, viņa strādāja finanšu sfērā, bankā un tad finanšu konsultantu lomā, un dzīve bija ļoti nodrošināta un arī savā ziņā ar perspektīvu un karjeru. Bet tad kādā brīdī viņa sajūta kādu skubinājumu to visu pamest. Un savu dzīvi turpmāk veltīt sociālā sfērā, palīdzot cilvēkiem, kas paši par sevi nevar vairs parūpēties. Un viņi atstāja šo labo darbu un pozīciju, lai izvēlētos strādāt šajā sociālā jomā, kas ir grūti, kas ir izaicinoši, kas ir maz atalgota, nenovērtēta un ļoti bieži nepateicīgs darbs, bet ar lielu jēgu un gandarījumu. Ar lielu jēgu un gandarījumu. Tas pirmais jautājums ir, kas ir mana Roma? Ko es gribu sasniegt, kur es gribu aizkļūt, ko es gribu īstenot? Tas otrs jautājums, ko šīs Pāvila ceļojums uz Romu mums liek domāt, ir par to, ka katram pārbaudījumam, jeb grūtībām, ir savs mērķis mūsu dzīvē. Un pārbaudījuma mērķis ir glābšana. Pārbaudījuma mērķis ir izglābšanās no šīs situācijas. Tur apstuļu darba 27. nodaļā, 20. pantā, jau mēs lasījām, kad vairāk dienu nebija redzama ne saule, ne zvaigznes, un liela vētra trakoja, mums zuda pēdējā cerība izglābties. Redziet, tās briesmas un tās grūtības bija tik lielas, ka šiem cilvēkiem zuda cerība izglābties. Pāvils, kā domā, 59. gadā pēc gavēņa, tātad oktobrī, 59. gada oktobrī, sāka ceļu ar savu pavadoni Aristarhu un, kā domā arī šī apustuļu darba autoru Lūku, ceļu uz Romu kopā ar 276 citiem cilvēkiem, kur lielākā daļa bija apcietinātie, tāpat kā Pāvils. Un ko tad šī vētra mums māca? Vispirms jau to, ka Pāvils bija garīgs vīrs, bet tā kā viņš, kā citi saskaitījuši, kādas 11 reizes jau bija ceļojis ar kuģiem dažādos maršrutos un situācijās, viņš bija arī ļoti praktisks. Un Pāvils saka, nevajag ceļot tālāk uz Romu, jo no oktobra līdz pavasarim neviens parasti neceļo. Tas ir ļoti bīstami, un visi kaut kur pārziemo un sagaida pavasaru, kad nav tādas vētras un pārbaudījumu.
bet kuģi īpašnieki, arī kapteinis vairāk klausīja it kā speciālistiem un nevis kādam garīgam vīram Pāvilam. Un mēs redzam, ka viņi piedzīvo milzīgas vētras, kur kādā brīdī pat 14 dienas un naktis viņi tiek svaidīti, un kad viņi pat nezina, kur viņi nokļūs un kā, un tāpēc viņi domā, ka viņi ies bojā. Un redziet, vētras jau mums parāda to, ka tad mēs esam fokusēti uz to, kas mums palīdzēs. Grūtībās mēs meklējam atbildes uz to, kā tikt galā ar šo situāciju, kas nāks mums palīgā. Un redziet, arī tādā garīgā izpratnē grūtības vairāk kā jebkad pieved mūs tuvāk Dievam. Grūtības vairāk kā jebkad atver mūsu sirdis un prātus, lai mēs sauktu uz Dievu. Un tieši dažkārt dzīves vētrās mēs atrodam ceļu uz glābšanu, uz pestīšanu, uz garīgu izglābšanos. Tur 2. korintiešiem 1,6 Pāvils saka, kad mums ir bēdas. Kad mums ir bēdas, tad tās jums par iepriecināšanu un pestīšanu. Jo kamēr dzīve ir laba, tikmēr mums Dievu nevajag. Un tāpēc dažkārt mēs piedzīvojam vētras, lai mēs meklētu un atrastu Dievu un glābšanu. Bet redziet, vēl šajā situācijā, kad viņi ceļo tik daudz dienas un naktis vētrā, nezinādam, kas ar viņiem notiks, mēs redzam, kā rīkojas Pāvils. Un no Pāvila mēs varam mācīties to, ka mums viens no dzīves mērķiem ir būt atbildīgiem. Būt atbildīgiem par to situāciju, par dzīvi, par citiem cilvēkiem. Šis kuģis, kā domā, bija apmēram 11 metrus plats, ap 40 metrus garš. Tas bija tāds standarta vidējs kuģis, kas no Aleksandrijas, kas bija otrā lielākā Romas impērijas pilsēta, no Ēģiptes veda labību uz Romu. Un gandrīz 300 cilvēki ir uz šī kuģa. Un šajā vētrā viņi dara to, ko viņi saprot, kas varētu viņus izglābt. Un šeit mēs redzam, ka vienmēr arī Dieva žēlastība ir vajadzīga cilvēka rīcība, cilvēka atbildība. Un šie cilvēki vispirms viņi uzvelk glābšanas laivu, kas vienmēr gāja kuģa aizmugurē tauvā. Tad lai buras, kas tiek nolaustas, jeb masti, kas tiek nolaustas, lai tie neizārdītu kuģi, viņi kuģi ar tauvām, ar striķiem sasien, savelk vairākas virves, lai šis kuģis neizjuktu. Tad viņi met ārā kuģa rīkus, met kādu kuģa inventāru. Viņi beigās arī met ārā pat šo labības kravu, lai atvieglotu kuģi. Un mēs varam redzēt to, ka cilvēks vienmēr ir gatavs kaut ko darīt, lai izglābtos. Un te Pāvils, kas it kā ir garīgs vīrs, viņš uzņemās, būdams cietumnieks, faktiski kuģa komandiera lomu. Jo viņam Dievs ir atklājis, ka pateicoties Pāvilam, arī citi neies bojā. Pateicoties tev un tavai kristīgai dzīvei, arī citi tiks izglābti. Un Pāvils saka 2 reizes, mēs tur lasām 22. un 25. pantā, es jums saku, nezaudējiet drosmi. Neviens no jums neies bojā, tikai kuģis. Nezaudējiet drosmi, vīri, jo es ticu Dievam, ka tā notiks, kā man ir sacīts. Redziet, dzīves viens no mērķiem ir atbildības uzņemšanās, lai citiem būtu vieglāk, drošāk, labāk. Un vēl šodien speciālisti arvien vairāk runā par to, ka viens no mūsu stresa, agresivitātes un depresijas iemesliem ir tas, ka mēs neuzņemamies atbildību. Ka mēs it kā pieprasām tiesības, bet negribam pienākumus, negribam uzņemties atbildību.
Citiem vārdiem sakot, mēs veidojam dzīvi ar tādu skatu, kas man būs par labu, kas man derēs, kas man būs labi, kas man būs ērti. Un citiem vārdiem sakot, ja mēs domājam par sevi, tad ļoti bieži manas vēlmes pāraug prasībās. Bet prasības nevienu dzīves kvalitāti neuzlabo. Prasības parasti cilvēkus šķir un sanaido. Un redziet, mēs jau dabīgi gribam dzīvot vieglāk, mēs gribam dzīvot, lai nav jāpiepūlas, mēs gribam, lai nav jāsatraucās, mēs gribam, lai kāds mums visu nodrošina. Bet mazs mērķis dod arī mazu gandarījumu un mazu prieku. Neko nedarot vai it kā darot kaut ko mazu un bez piepūles, arī maza vērtība un maza jēga tam būs. Un tāpēc ir tik svarīgi uzņemties atbildību, lai mazliet līdzsvarotu kāda ciešanas, mazinātu ļaunumu un netaisnību. Uzņemoties atbildību par sevi un citiem, tu piedzīvosi daudz vētras, bet tieši tur tu redzēsi savai dzīvei nozīmi un tas tev dos gandarījumu. Un savukārt ciest un piedzīvot vētras bez jēgas, bez atbildības, tad dzīve ir kā elle. Kāda visam tam jēga tad? Ejot cauri grūtībām citu dēļ, uzņemoties atbildību, ko tu spēj īstenot, tu piedzīvos gandarījumu un prieku. Tad mums katram ir kāda Roma, bet šajā ceļā, ejot uz Romu, mēs piedzīvosim daudz pārbaudījumu un grūtību. Pat ja Dievs mums ir ļoti skaidri devis kādu aicinājumu, tas nenozīmē, ka mūsu ceļš būs viegls. Bet tieši tas dod gandarījumu, ka mūsu dzīvē ir vērtība. Bet visbeidzot, mūsu mērķis ir debesis. Ne tikai Roma. Mūsu mērķis ir debesis. Pāvils pēc vairāk kā pusgada, kuģojot apmēram 2000 km šurpu turpu, zigu zagu pa dažādām vidusjūras vietām, cauri vētrai, briesmām, ar 3 kuģiem beidzot sasniedz savu mērķi – Romu. Un jau ceļā uz Romu Pāvila atbildība, drosme un ticība izglāba fiziski un garīgi. Gandrīz 300 kuģotājus dziedināja cilvēkus, kad viņi bija apmetušies salā no dažādām slimībām un nelaimēm. Un caur ticību Kristum cilvēki tika fiziski un garīgi darīti dzīvi. Taču ir vēl kāda patiesība, ko Bībele mums atklāja. Un lai arī cik lielus mērķus mēs neizvirzītu un cik atbildīgi tos īstenotu, tam visam ir zemes mērogs. Zemes mērogs. Un tāpēc Bībele saka, ka mūsu dzīvei ir vēl kāda nākotne. Kristietība vispār ir ļoti liels fokus par nākotni. Nevelti Bībelē atklāsmes grāmatā mēs lasām, redzi, es visu daru jaunu. Tas nozīmē, ka kristīgā ticība ļoti runā par nākotni. Par to, ko neviena acs vēl nav redzējusi. Par debesu valstību, par mūžīgo dzīvību, par to krastu, kas reiz būs. Mūsu nākotnes mērķis ir dzīve un piederība Dieva valstībai. Tas nozīmē, ka mēs esam aicināti iet uz apsolīto zemi, kas ir debesīs. Un ceļš, kā sasniegt šo mērķi mūžībā, ir ticība Kristum. Ticība Kristum. Jo ticība Kristum atbrīvo no bailēm dzīvot un no bailēm nomirt. Un mēs jau redzam, ka šajā ceļā uz Romu Pāvils ar šiem gandrīz 300 līdzceļotājiem gandrīz gāja bojā, gandrīz nomira, ka viņiem pat nebija cerības. Un, lai izglābtos no nāves, viņi bija gatavi darīt ļoti neordināras lietas.
Viņi sasien kuģi. Viņi izmeta daļu no kuģa inventāra, beidzot visu no kuģa inventāra. Viņi beidzot izmet arī visu kravu. Viņi ir, nonākot saules tūmā, ir gatavi šī ekipāža ar to laivu aizmūgt un atstāt visus pārējos likteņu varā. Viņi ir gatavi nogalināt cietumniekus, lai viņi neizbēg un beigās šos karavīrus neapsūdz. Mēs esam gatavi darīt visbriesmīgākās lietas, lai izbēgtu no nāves. Lai izbēgtu no nāves. Taču, lai sasniegtu krastu, lai sasniegtu apsolīto zemi, ir vajadzīga ticība Kristum. Tur Jāņa 14.1 mēs lasām: jūsu sirds, lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man, saka Jēzus Kristus. Ar Jēzu debesu valstība jau ir ļoti tuvu. Kad mēs esam kopā ar Jēzu, tad debesu valstība jau ir mūsu vidū. Tur Mateja evaņģēlijā 4.16.17 mēs lasām: ļaudis, kas sēdēja tumsībā, redz lielu gaišumu, un tiem, kas sēdēja nāves zemē un ēnā, gaisma ir uzlēkusi. Un Jēzus iesāk sludinādams sacīdams: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tuvu klāt pienākusi. Tāpēc grēku nožēla ieved debesu valstībā. Grēku nožēla un ticība Jēzum jau tevi tuvina šim lielam dzīves mērķim, debesīm. Mēs cilvēcīgi gribam dzīvot vieglāk, ērtāk, bezrūpīgāk, bezatbildīgāk. Tāpēc arī jau visbiežāk mēs Dievam lūdzam: Dievs atņem grūtības, Dievs palīdz man, dod man labāku dzīvi, darbu, vairāk naudas. Dievs dod man veselību, palīdz man sadzīvot mierā ar citiem cilvēkiem. Un tas it kā nav slikti, bet vai mēs lūdzam: Kungs, vairo manu ticību? Kungs, piedod manus grēkus. Dievs apžēlojies par mani, un Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs un ļauj man ieiet tavā debesu valstībā. Filipiešiem 3.20 mūsu piederība ir debesis. Mūsu piederība ir debesis. Un tāpēc mēs varam mest ārpus borta visu savu mantu un visu savu rocību un visu savu iekrāto, ja mūsu piederība ir debesis. No kurienes mēs arī gaidām pestītāju, kungu Jēzu Kristu. Un tur Filipiešiem arī 13. Es dzenos pretī mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam. Tas ir mūsu mērķis. Mēs nezinām, kāpēc kādiem cilvēkiem dzīve ir viegla, ērta, un viņiem nav daudz ciešanu jāpiedzīvo. Un liekas, kādiem visa dzīve ir kā tādas mokas un grūtums, un nekad īsti nav tāda atelpa un liekas svētība. Taču viens ir skaidrs, ka Kristus upuris vienādi dod cerību ieiet debesu valstībā gan tiem, kam dzīve ir viegla, gan tiem, kam dzīve ir grūta. Visiem Kristus ļauj ieiet debesu valstībā. Un tā ir mūsu cerība, tā ir mūsu nākotne. Mēs esam ceļā katrs uz savu Romu, bet mēs esam ceļā arī uz debesīm. Caur vētrām, grūtībām un pārbaudījumiem es eju uz savu Romu, bet pēc Romas uz debesīm. Āmen. Pielūgsim Dievu. Kungs, Jēzus, mēs pateicamies par tavu kalpu Pāvilu, kuru tu aicināji un kurš radikāli izmainīja savu dzīvi, uzticot to tev, un kurš bija tik lielisks instruments tavās rokās. Kungs, paldies par Pāvilu, kurš atsaucās tavam aicinājumam un par savas dzīves mērķi
izvirzīja apliecināt, pasludināt tevi, dziedināt, atbrīvot ļaudis. Bet mēs redzam, ka atsaucoties tavam aicinājumam, viņa dzīve nebija viegla. Un mēs pat nespējam tā īsti iztēloties un saprast, cik ārkārtīgi lielām grūtībām, pārbaudījumiem, ciešanām tavs kalps Pāvils savā dzīves laikā gāja cauri. Bet, kungs, mērķis, kuru viņš sev nolika, lai tiktu uz Romu, viņš arī to piepildīja. Ne kā brīvs Romas pilsonis, bet kā cietumnieks. Bet paldies, ka viņš bija uzticīgs līdz galam. Un ka caur viņa kalpošanu tik daudzi iesākt to turpināja un to ir uzticējuši mums. Un tāpēc, kungs, dod, kad arī mēs savā dzīvē varam izvērtēt, vai tas, ko mēs darām un ko gribam darīt, vai tam ir kāda nozīme un jēga, vai tas atdarina, attēlo, līdzinās tev, ka mūsu dzīve un darbošanās ir citu labumam, citu svētībai. Un Dievs dod, ka mēs arī ejot cauri kādiem pārbaudījumiem un grūtībām, vienmēr sadzirdēt tavu balsi, lai mēs saprastu, kas mums ir jādara. Kā mēs varam būt par iedrošinājumu, iestiprinājumu, par dzīvības devējiem arī tiem, kas ir mums apkārt. Bet pāri visam, kungs, dod, ka mūsu ticība būtu tik stipra un tik droša, ka vienalga, kas arī mūsu dzīvē notiktu, mēs ar pārliecību un mieru sirdī zinām, ka mūsu piederība nav šī zeme, bet ka mūsu piederība ir debesis, kur tu mājo. Un tāpēc dod, kungs, ka mēs ar bijību un patiesu nožēlu tavā priekšā varam nepazaudēt šo skaidro pārliecību par to, ka mans ceļš, mana dzīve ved pretī tev. Kungs, uz to mēs lūdzam tavu žēlastību un palīdzību. Āmen.